Labvakar, jā, tātad apsveic visus ar jauno gadu, un tad mana jaunā lekcija, kas veltīta ir vēstures pētniecībā, jā. Un šī vakara lekcija būs par beļģu jau to politiķu un karavīru Leonu Jaunu de Greli, jā, par viņa biogrāfiju. Ļoti interesants cilvēks ar ārkārtīgi bagātu biogrāfiju, jā. Un it sevišķi aktīvs viņš bija 30. gados un 40. gados, kad plosījās otrais pasaules karš. Ja? Bet var rasties tāds jautājums. Ja? Kāds tas sakars šim cilvēkam ir ar Latviju un vispār ar Baltiju kopumā, ja? Ņemot vērā to, ka viņš ir beļģis. Ja? Bet sakars ir vistiešākais, jo lieta ir tāda, ka 1944. gada jau vasarā un rudenī viņš tātad karoja Igaunijā. Jā, tad viņš bija jau Igaunijā, un tad līdz ar to tātad šīs manas lekcijas mērķis ir sniegt jums tādu ieskatu par šī cilvēka biogrāfiju, un tad izmantojot to, ka tiks izklāstīta viņa biogrāfija, jā, mēs gūsim arī ieskatu arī par to, kas tad notika Igaunijā otrā pasaules kara laikā, jā, tātad 44. gada jau šajā te vasarā un rudenī, jā. Nu, katrā ziņā man ir jāsaka tā, ka mūsdienu Beļģijā viņi, protams, ka vērtē ārkārtīgi te pretrunīgi, jā, ļoti par viņu ir tādas spraigas diskusijas. Es savā lekcijā esmu vadījies tikai no faktiem un tikai arī no viņa paša tātad jābūt atmiņām, jā, tad tas, ko viņš stāsta, jā. Tā, un tad sāksim pētīt viņa biogrāfiju, jā, vispirms sākot ar viņa dzimšanu, līdz brīdim, kad viņš izveidoja savu partiju, kas saucās Reksistu partija. Ja? Tad Reksistu partija. Tā. Un tagad Leons de Grele, viņš ir dzimis 1906. gada 15. jūnijā Bouillon-te pilsētā, kas atradās Beļģijā, tātad jābūt Ardēnu kalnos. Leons de Grele, viņš uzauga tādā ļoti jau turīgā ģimenē, jā, pat cik tēvs viņam bija tāds bagāts uzņēmējs, jā, un līdz ar to viņam, nevajadzēja uzstraukties par to, kur, teiksim, dabūt naudu, jā, jo viņš visu saņēma, tā kā viņam, kā es jau teicu, tēvs bija ļoti bagāts cilvēks, jā. Un interesanti ir tas, ka tēvs vēl viņam paralēli piederēja arī vēl pie jezuītu ordeņa, jā, tad, jā, tas ir šīs te katoļu, tātad ordens. Tā, un tad, kad sākās Pirmais pasaules karš un Beļģijā ienāca vācu spēki, tad vācu spēki ieņēma praktiski visu Beļģiju, jā, izņemot divus nelielus, tad jābūt apgabalus, jā, un tad vienā no apgabaliem, kur vācu armija nebija iegājusi, tas bija tieši tas apgabals, kur, tad jau kur viņš dzīvoja, jā, un tā viņš arī visu karu te faktiski aizvadīja tādā piefrontes līnijā, un tad viņš dzirdēja šos šausmu stāstus par karu. Tā, nu tad kur principā tāda Beļģija izskatījās otrā pasaules kara laikā, jā, un tad lūk šeit viņš bija dzimis, jā, tātad tieši šī vieta, kas bija vēl Beļģu, Franču un Britu spēku jau tad jau pārziņā, jā, un tad vēl tad jā, un tad bija vēl šīs jābūt Ypres apgabals, jā, kas arī bija rietumu spēku pārziņā, savukārt visa pārējā Beļģija bija zem vācu varas, te faktiski visu Pirmā pasaules kara laiku, jā, nu un tad Pirmais pasaules karš beidzās ar Vācijas sakāvi, jā, un tad ko viņš darīja pēc Pirmā pasaules kara? Viņš pabeidz mācības tātad jezuītu tādā jaukā koledžā, jā, tad pat cik arī viņam tēvs bija jezuīts, jā, tad viņš arī pabeidz arī šo jezuītu mācību iestādi, jā, un pēc tam viņš iestājās jau Louvains, tātad jābūt universitātē uz juristiem, jā, un tad viņš ieguva arī doktora grādu tiesību jau tas zinātnēs, jā, un paralēli viņš, protams, interesējās arī par citām ļoti jau tādām jau kā svarīgām lietām, jā, viņš iedziļinājās gan teiksim, mākslā, gan arheoloģijā, gan arī tādās lietās jau kā filozofija un tad šī te politika. Tā, tā kā principā jau pirmo secinājumu var par šo cilvēku izdarīt. Jā, viņš bija ļoti tāds kā zinātkārs. Jā, viņš ļoti gribēja daudz ko uzzināt, jā, un viņš bija ļoti visu laiku kārs uz jaunu informāciju. Jā. Un tad, kad viņš studēja šajā universitātē, tad viņš iepazinās ar franču domātāju Šarla Jaunu Morasa darbiem. Ja? Šarls, tātad te Moras, viņš bija tāds kā franču šīs te monarhisma piekritējs, ja? Kad viņš uzskatīja, ka jābūt ir šai vienpersoniskai valdnieku varai. Ja? Un
Un tad Leonu de Greli ļoti aizrāva Morāsa idejas, un tad Morāsa idejas bija tādas, kad šī Francijas tā politiskā sistēma, kas ir pēc Pirmā pasaules kara, kad viņa nekur nav, teiksim, derīga, ja, kad ir jādepolitizē jau tā sabiedrība, ir jāatlaiž parlaments, ja, un jāatjauno ir jau 16. gadsimta principā varas jau tā sistēma. Ja. Lūk, un tas bija tas, kas Leonam de Grelam ļoti patika. Ja? Tā. Un tā rekur ir šīs te franču domātais jau Šārs Morās, un rekur pats Leons de Grele studiju laikā. Ja? Tātad studiju laikā. Tā. Arī pats Leons de Grele bija ļoti vīlies par tā brīža pasaules kārtību, ja, kas bija pēc Pirmā pasaules kara. Ja, un viņš bija sajūsmā par Šārla Morāsa šiem uzskatiem, ja, jo šie Šārla Morāsa uzskati pilnībā atbilda arī de Greles šiem te reliģiskajiem un filozofiskiem uzskatiem. Ja. Un vēl jāatzīmē tāda lieta, ka de Grele ļoti interesēs daudz arī jau pa fašisma ideoloģiju. Ja. Viņa aizrāva arī šī fašisma ideoloģija, ja, kas Itālijā tolaik bija jau teiksim tā, nākusi pie varas. Jā, bet principā bija tā, ka fašisms vispār bija tolaik, tad Eiropā ļoti tāds tāds ļoti ievērojams, jā, un de Grele nebija vienīgais. Jā, tā. Un pēc tam, ka viņš pabeidz šo te Luvēnas universitāti 1928. gadā, ja, de Grelam bija liels te karjeras iespējas iet uz juridisko tālāk, ja, bet viņš tomēr nolēma pievērsties šeit žurnālistikai. Ja. Tātad viņš tomēr pieņēma tādu citu dzīves ceļu. Ja? Un tad viņš sāka strādāt, jau tāda katoļu žurnālā, kas saucās Kristus Rex, ka tulkojumā no latīņu valodas tad tas saucas Kristus Karalis. Ja? Un tad jāatzīmē, ka tieši tur viņš iepazinās ar tad ambicioziem jau žurnālistiem, ar kuriem nākotnē viņš tad arī izveidos to savu partiju Rex. Tā. Tātad viņš sāka strādāt šajā žurnālā Kristus Rex, ja? Un paralēli notika tas, ka viņš pievienojās arī Beļģijas katoļu partijai. Ja? Tā bija tāda konservatīva jau partija, ja, kas aizstāvēja Beļģijas jau šos te revolūcijas tātad ideāls un vērsās pret sociālistiem, respektīvi pret kreisajiem. Ja mēs runājam par to, kas ir Beļģijas jau šie te revolūcijas ideāli, ja, tad runa iet par to, kas notika ap 19. gadsimta 30. gadiem, kad Beļģija izcīnījis savu neatkarību. Ja? Lūk, tā. Un tad Leonam de Grelam sākās tāda ļoti interesanta notikuma te viņa dzīvē, ka 1929. gadā, kā viņš kā speciālais jau te korespondents, viņš tad devās uz Meksiku, lai, teiksim, aprakstītu Kristero to sacelšanos. Ja? Tas bija dumpis, ko organizēja meksikāņu jau katoļi šie te ticīgie pret, teiksim, valdības šo te antiklērikālo jauto politiku. Ja mēs runājam par to, kas ir antiklērikālā šī te politika, ja? Tad tā ir politika, ja kas ir vērsta pret baznīcas tādu kā noteicošo stāvokli. Ja? Bet šī kustība nav vērsta pret, teiksim, pret šo te ticību kā tādu, bet viņa vērsta ir tīri pret to, lai baznīcai būtu šīs te privileģētais stāvoklis. Ja? Un tad tie, kas bija antiklērikāļi, ja, tad viņi uzskatīja, kad ar kad ticība viss ir kārtībā, bet kad baznīca ir pārāk liela ietekme. Ja? Lūk, tā, ja? Un tad bija šīs te dumpis, Kristero jau tas sacelšanās, ja, kas bija vērsts pret šo valdības antiklērikālu šo politiku. Ja? Tā tas sacelšanās jau tika apspiesta, ja? Un de Grele, kad viņš atgriezās atpakaļ no Beļģijas, tad viņš šo sacelšanās tad, apspiešanu viņš uzskatīja par savu personisko traģēdiju. Jāsaka, ir vēl tā, ka viņš bija ļoti aktīvs rakstītājs, ja? Un viņa pirmā grāmata, ko viņš uzrakstīja, bija, teiksim, tieši par šo viņa pieredzi Meksikā. Ja, par šo pieredzi Meksikā, un rekur varat redzēt, tā ir viņa pirmā grāmata, ko viņš uzrakstīja, kas tā arī saucās, ka mani piedzīvoja Meksikā. Tātad, likās, ka viņam viss iet ļoti labi. Ja? Tātad viņš darbojas kā žurnālists, viņš darbojas šajā Beļģijas katoļu partijā, un viss tādā ziņā ir kārtībā. Ja? Bet taču sākot ar 30. gadiem, ka viņam notika ļoti radikāls izmaiņas. Ja? Viņam radās lielas domstarpības ar Beļģijas katoļu partijas valdi. Ja? Jo, teiksim, de Grele uzskatīja, ka jācīnās ir pret korupciju, bet tam ļoti nepiekrita daudzi katoļu partijas vadošie tādi kā biero
birokrāti, jo tāpēc, ka viņi paši bija iesaistīti, bija korupcijas, bija schēmās. Ja? Un līdz ar to tur radās ļoti asas domstarpības. Ja? Tā. Nu, un tad De Grelle vēl klāt pie tā, viņš izveidoja jau partijas rindās jau tādu radikālu, tādu ultralabējo spārnu, kas apvienojās ap šo te izdevumu Christus Rex. Ja? Un tādā veidā šī te Beļģijas katoļu partijas tā vienotība, ka viņa tika grauta. Ja? Un beigās viss beidzās ar to, ka 35. gadā, kad De Grelle, viņš kopā ar atbalstītājiem atstāja šo Beļģijas katoļu jau to partiju, un tad izveidoja savu kustību ar nosaukumu Rex, jeb Reksistu partija. Ja? Un tad rezultātā tad bija radies jauns tāds kā politiskais spēks, ja, un viņa līderis bija Leons De Grelle. Ja, un principā viņš tiek uzskatīts par tādu pašu jaunāko tādu kā politisko līderi tā laika tad Eiropā. Ja. Tā. Mēs esam izgājuši cauri tādai pirmajai sadaļai, ja, kas attiecās uz viņa dzimšanu un līdz brīdim, kad viņš sāka veidot šo savu partiju Rex. Un tagad sīkāk paskatīsimies viņa politisko darbību, kad viņš jau bija Reksistu partijas līderis. Ja? Reksistu partijas tāda līderis, ja, un tas ir laika posmā starpkaru jau te periodā no 35. līdz pat 39. gadam. Ja? Tā. Tātad Leons De Grelle izveidoja savu partiju, ja, kas, kā es jau teicu, saucās Reksistu partija. Ja. Tā, vispirms tika izstrādāts partijas karogs. Ja. Tātad partijas karogs bija tādā kā sarkanā krāsā, ja. Un uz šī karoga jau tika attēlota tātad jābūt emblēma. Ja. Kronis, kas apzīmē gan partijas nosaukumu, ja. Tā, tad ieskaitot burtu R, ja, kas arī apzīmē Rex valdnieks. Ja. Un arī tas simbolizē arī pašu arī Kristu, ja, par ko liecina arī šīs te krusts. Ja. Un savukārt, ja mēs runājam par kāpnēm, jau, kas attēlots ir tur šajā malā, ja, tas ir domāts tā kā ceļš uz Beļģijas tādu kā šo te garīgumu, uz šo garīgo attīstību, uz garīgo pilnveidošanos, ja, un tā tālāk. Tātad, lūk, tāds bija Reksistu partijas jau karogs. Tā. Un tad īsumā, par ko tad Reksistu partija principā iestājās? Ja? Viņi iestājās par to, ka Beļģija jābūt korporatīvai jeb autoritārai valstī, kas balstītos uz katolicismu. Ja? Respektīvi, kad vara ir viena tā politiskā spēka rokās, vairāk vai mazāk. Ja? Tālāk Reksisti iestājās par to, ka valstī ir jākontrolē ir tā finanšu sfēra ekonomikā, kad ir jālikvidē bezdarbs, kad ir jāmazina sociālā nevienlīdzība. Tālāk Reksisti vērsās arī pret daudzpartīto sistēmu, ja, jo viņi uzskatīja, ka tāda sistēma ir nepareiza, absolūti. Ceturtais bija nacionālisma tā kultivēšana, un tad pēdējais bija stingrs antitāts kā komunisms. Ja? Tā. Un jau kur ir Leons jau De Grelle ir kā Reksistu partijas šīs te dibinātais, ja? Ka viņiem bija tāds melnas uniformas, ja? Jo viņi šo to kopēja arī no itāļu fašisma. Ja? Un tad kur viņam ir viņa partijas arī tā simbolika. Ja? Tā. Jā. Bet pirms es runāju tālāk par Reksistu partijas darbību, ir jāatzīmē, ka tāda lieta par Beļģiju kā tādu un par Beļģijas iedzīvotājiem. Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka nav tādi beļģi kā tautība. Beļģijā ir divas grupas. Tie ir flāmi un tad valoņi. Lūk tā, nav beļģu, ir flāmi un valoņi. Flāmi ir tie, kas dzīvo Beļģijas Flandrijas reģionā, ja, un viņi runā jau tādā jau kā nīderlandiešu valodā. Ja, un tad ir valoņi. Valoņi dzīvo tātad te Valonijas reģionā, un viņi runā franciski. Lūk, Beļģiju veido šādas te divas grupas. Ja? Un starp šīm divām grupām patstāvīgi arī ir kaut kādas domstarpības. Ja? Un arī tāds kā atšķirības. Ja? Un, kad es tālāk arī izklāstīšu par Leonu De Grelle, mēs ar to arī jau te sastapsimies. Tā. Jāsaka tā, ka Reksistu partijai sākumā bija milzīgi panākumi, ja, tad te viņai pievienojas vairāk tūkstoši cilvēku. Ja. Un cilvēkiem arī, un cilvēki pievienojas arī tāpēc, ka viņus iedvesmoja šī Leona De Grelle personība. Ja. Jo Leons De Grelle no sevis izstaroja gan drosmi, gan, teiksim, tad intelektu, gan pārliecinātību par sevi, ja, un tādu, kā vēlmi, principā, iet līdz galam. Ja. Jo tāpēc, ka viņš bija ļoti aktīvs, un tad jābūt enerģija viņam
bija milzīga, viennozīmīgi. Ja? Tā, un viņš bija arī labs runātājs, ja? Ka viņam bija tāds labi oratoru dotības. Ja? Un tad 1936. Gads bija ļoti īpašs tādā ziņā, kad bija jau paredzēts Beļģijas parlamenta vēlēšanas. Ja? Un tā kā nebija daudz laika, tad Leons de Grelle, viņš tā mobilizēja visus resursus, kādi viņam bija, piemēram, reksistu presi, lai vērstos, lai vērstos pret politiskajiem pretiniekiem. Ja kas tad bija šie politiskie pretinieki? Protams, ka visi kreisie spēki, protams, arī ka liberāļi, bet pārsteidzošā kārtā arī pat Beļģijas tā katoļu partija, ja, no kuras viņš bija izstājies tātad ārā. Tā. Šeit interesanti arī ir tas, ka viņam esot tāda, jau tāda versija pastāv, ka viņam naudu esot iedevis arī Mussolini uz šo pirmsvēlēšanu jau kampaņu. Ja? Tad viņš ļoti aktīvi jau darbojas. Tā, un te ir Leons de Grelle, ir vienā no reksistu partijas jau sapulcēm. Ja? Kā es jau teicu, viņš bija ļoti jau talantīgs runātājs, un interesanti ir tas, ka viņš parasti staigāja bez miesasargiem. Viņš pilnībā jau tā kā paļāvās uz sevi, ja? Uz savu spēku, ja? Un tāpēc viņam miesasargi nebija. Ja? Tātad šeit viņš arī ir viena no reksistu partijas šīm sapulcēm. Jā, viņš sapulces ļoti plaši jau organizēja. Jā, viņš organizēja arī to, kad uz mājas sienām jau tika līmēti reksistu plakāti un tā tālāk un tā joprojām. Tā. Jā, un tad šeit ir arī reksistu partijas mītiņš. Jā. Tā. Un tad paskatīsimies, kā tad viņam gāja principā tālāk. Tā. Un Leons de Grelle, kā es jau teicu, viņš bija ļoti liels rakstītājs, jā, un tad pēc otrā pasaules kara viņš uzrakstīja vairākas grāmatas, tā skatā arī par savu šo politisko darbību, jā. Un tad šeit jūs varat iepazīties ar to, tad kā viņš raksturo šo priekšvēlēšanu laiku. Vēlāk savās atmiņās Leons de Grelle šo priekšvēlēšanu laiku aprakstīja šādi. Mūsu tā laika programmā sīki un skarbi tika kritizētas vecās politiskās partijas, analizēta valsts reforma, vara un atbildība, nepieciešamība veidot sociālismu un lielo finanšu magnātu ierobežošanu, bet par starptautisko politiku nebija ne vārda. Starptautiskajā politikā reksisms nebija orientēts pronacistiskajā virzienā. Protams, mēs ļoti interesējāmies par iespaidīgajām nacionālsociālisma un fašisma reformām, bet mēs tās vērtējām tikai kā novērotāji. Jā, tātad, principā mēs redzam, ja, kad viņa partija orientējās uz, principā uz valsts jau tikai iekšējām lietām. Par citām valstīm te viņiem interese nebija tik liela. Ja? Arī par nacistisko Vāciju. Viņi pārsvarā interesējās par nacistu ekonomiskajiem rezultātiem un arī par itāļu fašisma ekonomiskajiem jaunu rezultātiem. Ja? Jau, ka viņi sajūsminājās, ja, bet principā nevairāk. Ja? Tā, labi. Un tagad iestājās šīs parlamenta vēlēšanas. Ja? Tā, reksistu partija jāsaka ir tā, ka Beļģijā bija zināms atbalsts. Vispirmkārt, ka tas bija pašā Briselē. Briselē bija ļoti daudz, gatavi balsot par reksistu partiju. Un tad vēl diezgan liels atbalsts bija arī vēl te Valonijas lauksaimniecības šajos reģionos. Ja? Un te ir interesanti, ja? Tad es jums jau pirms tam jau teicu, ja, ka šīs te flāmu un valoņu domstarpības bija visai biežas. Un tad, ja mēs runājam par flāmiem, tad viņiem bija savs šīs te labai radikālais spēks, un tā bija flāmu nacionālā apvienība. Ja? Lūk, tā kā realitātē mēs redzam, ka Beļģijā bija tādi divi labai radikālie spēki. Viens bija no šīs te Valonijas, kas bija Leons, ja? Otrs bija no Flandrijas. Ja? Un tad, kad 1936. gada jau 24. maijā notika šīs parlamenta vēlēšanas, ja? Tad Leona de Grelles partija ieguva 11,5% balsu. Ja? Un tādā veidā viņi ieņem 4. vietu uzreiz aiz liberāļiem, aiz sociāldemokrātiem un katoļiem. Ja? Un tad reksistu panākumi bija labi, principā, ja, jo viņi iegūta 21 deputātu un 12 senātoru vietas. Ja. Un par deputātu kļuva arī de Grelle, ja tiesa gan jāatzīmē, kad viņš kļuva par šo te pašvaldības jaunu deputātu. Tā.
Un jāsaka tā, ka tas bija viņa tāds pirmā mūža milzīgais triumfs, ja? Kā tas, ka viņa partija bija tik lieliski rezultāti. Ja? Viņš faktiski Beļģijā pārvērtās par tādu kulta personību, bet tās viņa ambīcijas pieauga, ja? Jo viņš bija slavas. Jo ap viņu bija slava, un tad viņš sāk domāt par to, ka viņš var vēl kaut ko vairāk var īstenot. Ko tieši, pie tā tūlītās mēs nonāksim. Ja? Tad Reksistu partija bija sasniegusi, bija ļoti labs rezultāts, bet Leons de Grelle pēc laika sāk uzskatīt, ka tā parlamentu rutīna ir pārāk garlaicīga priekš viņa. Ja? Kā pārāk garlaicīga, un ka Reksistu partijai īsti nav iespēja tur sevi tā baigi pierādīt. Ja? Un ka kaut kas ir jāmaina. Un tad, pat cik viņš bija ļoti interesējies par itāļu šo fašismu, tad viņi ļoti iedvesmoja tātad Mussolini piemērs, ka Mussolini organizēja gājienu uz Romu un pārņēma varu. Tad de Grelle gribēja Briselē īstenot kaut ko līdzīgu. Ja? Un tāpēc viņš 36. gada tātad oktobrī viņš tātad devās uz Vāciju, viņš apmeklēja Ķelni, un kur tad viņš arī tikās ar nacistiskās Vācijas propagandas šo ministru Jozefu Gebelsu, lai, teiksim, pārrunātu šo paredzēto grandiozu notikumu Briseles gājienu. Ja? Un tad Gebels tad akceptēja šādu soli, ja? Un apsolīja arī tādu kā finansiālo atbalstu. Ja? Un tad, kas notika rezultātā? Ja? Ka 36. gada jau 25. oktobrī uz Briseli virzījās jau kolona, kura sastāvēja no 1000 reksistu. Ja? Gājiena mērķis bija gāzt pastāvošo režīmu. Tiesa gan jāsaka ir tā, ka pats de Grelle atmiņās pēc tam rakstīja, kad mēs īsti tā kā tomēr negribējam šo diktatūru izveidot, ja? Mēs vienkārši gribējam to, lai valstī ir taisnīga ekonomiskā iekārta, ja? Lai, teiksim, nav šīs korupcijas un tā tālāk un tā joprojām. Tāds bija viņa personiskais viedoklis, ja? Bet varas iestādes reaģēja ļoti ātri, tātad Brisele aplēns šīta policija, ja? Un de Grelle tātad apcietināja un apsūdzēja par to, ka viņš ir mēģinājis izdarīt valsts apvērsumu. Bet visai drīz viņu arī atbrīvo. Ja? Un tad šeit varat redzēt, kur Briseles policija tad viņu arī apcietina. Ja? Ir jāsaka tātad, Reksistu partija reāli mēģināja atkārtot kaut ko līdzīgu, ko iztenoja Mussolini. Tas neizdevās. Un pat vēl vairāk, pēc šāda te politiskā gājiena, reksisti sāk strauji zaudēt savu to popularitāti. Jautājums tāds, kāpēc? Ar Beļģiju bija tāda specifika, ka Beļģijā tomēr bija jau sena šī parlamentārā tradīcija. Un tāpēc šādas te varas un tāpēc šādas te metodas īsti nebija pieņemams. Ja? Un tāpēc daudzi sāk no reksistiem novirzīties nost. Ja? Pret reksistiem faktiski sāka vērsties visi. Ja? Ne tikai gan, teiksim, šī liberālā prese, gan visas ietekmīgākās šīs politiskās partijas un pat katoļu baznīca. Tā skait arī Beļģijas tā katoļu jau partija. Ja? Pret reksistiem principā bija tāda pamatīgākā kampaņa, un rezultāti bija loģiski, ja? Ka 39. gada jau ka 39. gadā tātad, notika kārtējās Beļģijas parlamenta vēlēšanas, tad reksisti ieguva mazāk nekā 4,5% balsu. Un tādā veidā viņi faktiski zaudēja visas savas vietas, kas viņiem pirms tam bija. Ja? Un tagad, ja mēs sniedzam tādu kā rezumējumu par Leona de Grelles darbību, lūk, šajos 30. gados, ja? Neapšaubām viņš bija ļoti tāds kā politiski aktīvs, viņš bija pārliecināts par sevi, ja? Un viņam bija tāda domāšana, kad ir mans ceļš un es pa viņu eju. Ko citi saka, mani tas neinteresē absolūti. Ja? Tā kā, viņš bija arī ļoti viennozīmīgi arī mērķtiecīgs. Ja? Ar to arī noslēdzās arī viņa politiskā darbība pirms otrā pasaules kara. Ja? Tad paši galvenie notikumi, tad viņa dzīvē sāksies, kad iestāsies otrais pasaules karš.
Un tagad mēs esam nonākuši līdz tādam svarīgākajam viņa dzīves posmam, un tas ir viņa biogrāfija Otrā pasaules kara laikā. Ja? Jo tieši šeit viņam būs tādi paši izšķirošie notikumi viņa dzīvē, un arī tieši šie notikumi arī noteiks to, jau kāpēc mūsdienu Beļģijā viņu vērtē tik ļoti pretrunīgi. Ja? Tā. Un tagad paskatīsimies, kas notika ar Beļģiju tajā brīdī, kad sākās Otrais pasaules karš. Ja? Mēs zinām, kad Otrais pasaules karš tas sākās ar Vācijas un Padomju Savienības uzbrukumu šai Polijai. Ja? Tad Anglija un Francija pieteica Vācijai karu, bet ar to arī viss. Ja? Tātad nekādu reālu šo palīdzību Francija un Anglija tai Polijai nesniedz. Ja? Un tas, uz kā lika Briti un Franči uzsvaru, bija savas aizsardzības jau tā stiprināšana. Ja? Un tad Francijā bija šī mažino līnija, ja, kas stiepās tā skatā arī gar Francijas un Beļģijas robežu, ja? Un tad arī pie, Francijas un Vācijas robežas, ja? Un līdz pat Šveicē. Tur, kur Frančiem bija šī mažino līnija ar robežu pie Vācijas, tad tur tie nocietinājumi bija īpaši stipri. Ja? Tā, Beļģija. Ko Beļģija bija izsludinājusi? Beļģija bija izsludinājusi bija neutralitāte. Ja? Bet par šo neutralitāti ir visai tāda. Nav skaidrs, cik lielā mērā mēs to tiešām te varam saukt par neutralitāti. Ja? Un fakti, kas būs tālāk, to ļoti labi arī pierādīs. Ja? Tā, un tagad, ko te Leons de Grelle darīja, kad sākās Otrais pasaules karš? Ja? De Grelle absolūti atbalstīja to, ka Beļģija bija izsludinājusi savu šo neutralitāti. Ja? Bet vienlaikus ir jāsaka tā, ka vēstures literatūrā tomēr pastāv tāds viedoklis, ka de Grelle pēc kāda laika mainīs savu nostāju un sāka atklāti atbalstīt šo nacistiskās Vācijas iekarošanas šo politiku. Ja? Lūk, ja? Un viņš pat esot uzskatījis, ka Beļģijai ir jāpievienojās Trešajam Reiham. Ja? Es pagaidām nekādus dokumentālus pierādījumus tam neesmu atradzis. Es varbūt arī kļūdos, ja? Bet katrā ziņā šeit būs interesanti paskatīties, ko raksta pats Leons de Grelle par savu nostāju tolaik. Un pats galvenais, ko viņš raksta par tā saucamo Beļģijas neutralitāti. Ja? Tā, un tagad es jums parādīšu tādu garu fragmentu no viņa atmiņām, kur viņš tad raksturo šo situāciju, kas bija Beļģijā uzreiz pēc Otrā pasaules kara sākuma. Un tagad lūdzu varat iepazīties. Savās atmiņās Leons de Grelle laika perioda Beļģijā no 1939. gada septembra līdz 1940. gada aprīlim raksturo sekojoši. 1939. gada septembrī, pēc Polijas ieņemšanas un kara pieteikšanas Reiham, kuru īstenoja Lielbritānija un Francija, vēl bija vāja cerība, ka Beļģija, saglabājot neutralitātes politiku, neiesaistīsies konfliktā. Tomēr pēc dažām nedēļām šīs iespējas izzuda. 1939. gada novembra sākumā starp Francijas armijas virspavēlnieku Morisu Gamelinu un Beļģijas militāro atašēju ģenerāli Delvois tika noslēgta vienošanās, slepena vienošanās. Franču pulkveža leitnants vārdā Hotecourt ar priekšniecības atbalstu tika nosūtīts slepenā misijā uz Beļģiju, kā rietumu sabiedroto spēku uzticības persona. Gamelins ilgu laiku periodu bija liels atbalstītājs tam, lai Francijas armija ienāktu Beļģijā. Savā 1939. gada 1. septembra vēstulē Francijas premjerministram Eduardam Daladier viņš rakstīja, ka tas ir vienīgais ceļš, lai īstenotu uzbrukumu, kurš ļaus mums attālināt karu no Francijas robežām, it sevišķi no mūsu bagātajām austrumu robežām. Vēlāk Moris Gamelins to paskaidroja šādi. Augstākās intereses prasīja, lai mēs mēģinātu piesaistīt 20 beļģu divīzijas rietumu sabiedroto pusē. Protams, ka es premjerministru Daladier un Lielbritānijas varas iestādes informēju par šīm oficiālajām un slepenajām sarunām. Noslēgumā Gamelins akcentēja: Beļģi vienmēr izteica piekrišanu maniem priekšlikumiem.
Tā, principā tad, ko mēs šeit redzējām, jā? Tātad mēs redzējām šeit to, kad patiesībā Beļģijas tā neutralitāte viņa bija tāda visai nosacīta, jā? Kad patiesībā Beļģija veidoja tādu kā militāro aliansi ar Franciju. Ja? Un bija paredzēts tas, ka franču vienības ies jau Beļģijā iekšā, un tā faktiski jau kopā ar Beļģu vienībām te karos pret vāciešu spēkiem. Ja? Lūk tā, ja? Vai tā ir grūti to nosaukt par neutralitāti. Ja? Un tālāk jau de Grelle raksta lūko. Tālāk Leons de Grelle raksta. Politikā gandrīz viss ir attaisnojams, bet tad nevajadzēja izlikties par dedzīgiem neutralitātes piekritējiem, kā to liekulīgi darīja Beļģijas valdība. Un vispirmām kārtām vajadzēja nodrošināt, lai šie viltīgie manevri netiktu atklāti. Politikā skaisti melot var atļauties tikai tas, kurš stingri pārliecināts, ka neviens viņu nevarēs tajā pieķert. Tomēr Hitlers jau no paša sākuma bija lietas kursā par visu. 1939. gada 23. novembrī Hitlers sapulcē Reichskancelejā informēja savus ģenerāļus. Faktiski Beļģijas neutralitāte nepastāv. Man ir pierādījumi par slepenu vienošanos starp Beļģiem un Frančiem. Dokuments PS 789 no Nirnbergas arhīva. Protams, ka Hitlers jebkurā gadījumā būtu okupējis Beļģiju. Maza valsts nevarēja kļūt par šķērsli viņa bruņotajiem spēkiem, bet ja sākumā Hitleram vēl bija sirdsapziņas pārmetumi, tad 1939. gada novembrī viņš tos bez lielām grūtībām varēja mest malā, jo Beļģijas neutralitāte bija tīrie meli un maldināšana. Mēs, reksisti, nezinādam par šīm slepenajām intrigām, turpinājām cīnīties par neutralitātes saglabāšanu. Tā bija pēdējā iespēja saglabāt mieru. Jā, tātad mēs principā tad redzam, ja, kad viņš te pārmet Beļģijas valdībai tādu liekulību, ja, kad jūs tā kā sakat, ka jūs esat neitrāli, ja, bet te pašā laikā jūs darat kaut ko absolūti citu. Ja? Un tas, ka šāda te slepenās sadarbības starp Beļģiju un Franciju ir bijusi jau kara ziņā, ja? Tad par to uzzināja jau Vācu izlūk dienesti, un par to attiecīgi bija līdz ar to lietas kursā arī, tad arī Adolfs Hitlers. Ja? Un tad Hitlers arī jau te paziņoja, ja, ka viņš runāja ar saviem jau šiem te ģenerāļiem, ja, ka faktiski Beļģijas neutralitāte viņa nepastāv, ja? Un viņa nepastāv, ja? Lai gan otras puses viņš pareizi raksta, ka Hitlers būtu jebkurā gadījumā ieņēmis Beļģiju, ja? Bet tā kā viņš norāda beigās, ja, ka mēs reksisti tad iestājāmies par šo te neutralitāti, ja? Jo tas bija tāds kā vienīgais labais un pareizais ceļš. Tā. Un tāda tā situācija bija līdz pat 40. gada maijam, ja, kad attiecīgi 10. maijā Vācija uzsāka masīvus uzbrukums rietumu frontē, ja, teiksim, pret, tātad pret Nīderlandi, pret tātad Beļģiju, pret arī Franciju un pret Luksemburgu. Ja. Mēs zinām, ja, ka Vācu armija ļoti strauji virzījās uz priekšu, ja, un guva vienu uzvaru pēc otras, un visai drīz bija skaidrs, ka gan Beļģija, gan Nīderlanda karu ir zaudējusi. Ja. Tā, šeit varat redzēt, kuri Vācijas bruņotie spēki ir Beļģijā. Ja? 40. gada maija vidus beigas. Tā, te interesanti, kas ar Leonu de Grelle notika. Ja? Uzreiz pēc tam, kā vācieši 40. gada 10. maijā uzsāka triecienu rietumu frontē, tad Beļģijas vāras iestādes uzreiz pēc tam viņas apcietināja vairāk šos te labējos jau šos te politiķus, ieskaitot jau tātad de Grelle, ja? Jo baidījās no tā, ka var pieaugt sadarbība ar vācu spēkiem, kas ļoti strauji nāca jau Beļģijā iekšā. Ja? Tad de Grelle tika apcietināts, jā, bet tā kā bija skaidrs, ka Beļģija būs tūlītās zem vāciešiem, jā, viņš tika nosūtīts uz Franciju. Un tad Francijā viņš bija vairākās apcietinājuma vietās, un beigās arī tad Francija jau tika sakauta, un tad viņš izkļuva jau te brīvībā, un tad viņš atgriezās jau atpakaļ jau Beļģijā. Ja? Tā, principā mēs redzam, ja, ka 40. gada te jūnija beigās Vācija bija faktiski noslēgusi rietumu kampaņu, ja, un ieņēmusi gan Nīderlandi, gan arī Beļģiju, gan arī Franciju un arī Luksemburgu. Ja? Un tā šīs valstis būs vācis tad jābūt okupācijā uz 4 gadiem. Ja?
Tā. Tagad parunāsim par Leona de Grellera šo te militāro dienestu. Vispirms viņš dienēja jau Wehrmachtā. Ja? Tā. Tad kas notika sākumā? Ja? Tātad pēc tam, kad viņš atgriezās jau Beļģijā, kas bija pilnībā jau zem vācu okupācijas, ja? Viņš aktīvi uzsāka atkal savu politisko darbību, ja? Jo Reksistu partija tika atkal atjaunota. Ja? Pirms tam, ka vācieši bija ienākuši Beļģijā un vēl notika cīņas, tad Reksistu partiju aizliedz loģiski. Ja? Bet, teiksim, jau pēc tam, ka vācieši jau pārvaldīja jau visu Beļģiju, ja, tad Reksistu partijas darbība tika atkal atjaunota. Ja? Un pēc tam, kad sākās nacistiskās Vācijas iebrukums te Padomju Savienībā, ja, tad de Grelle ļoti aktīvi atbalstīja šo te militāro kampaņu, ja? Un vispār viņš Eiropā bija viens no tiem, kurš kvēli atbalstīja cīņu pret komunistisko režīmu. Ja? Tā. Jā, un tad 22. jūnijas, jā, tātad 41. gads, Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai. Jā. Un tad de Grelle sāka rīkoties. Ja? Tātad viņš sāka rīkoties. Ja? Viņš bija iniciators tam, lai izveidotu Valoņu brīvprātīgo leģionu. Ja? Un šīs Valoņu brīvprātīgais leģions tika jau izveidots. Ja? Un viņš sastāvēja no brīvprātīgajiem. Un šeit interesanti ir pasvītrot, ka šīs Valoņu brīvprātīgo leģions viņš bija Wehrmachtā. Viņš, teiksim, nebija ieročijā SS vienībās. Rodas tāds jautājums, kāpēc? Jo tomēr vācieši tā kā uzskatīja, ka Valoņi, ka tie tomēr vairāk tā kā ir uz to Franciju. Un tāpēc viņiem pagaidām vēl ieroči SS spēki vēl nav. Turpretim, kas attiecās uz flāmiem, pat cik viņi runāja nīderlandiešu valodā, tā vācieši uzskatīja, ka viņi tā kā vairāk ģermāniski, un tāpēc viņi jau bija šajās ieroči SS vienībās. Bet, teiksim, Valoņiem bija sākumā Wehrmachts tikai, ja? Vēlāk situācija mainīsies, ja? Tā. Un šeit Valoņu šīs rekrutēšanas plakāts, ja, kas aicina uz cīņu pret bolševismu. Ja? Tā. Un de Grelle arī pats pieteicās arī jau kā šīs karavīrs. Ja? Viņš pats arī rāvās jau karot uz fronti. Tā. Tad 41. gada, tātad 16. un 17. jau oktobrī šīs leģions Valonija, viņš tika nosūtīts uz austrumu fronti un iekļauts armiju grupas jau dienvidi sastāvā. Ja? Un 41. 42. gada ziemā šīs Valoņu leģions viņš piedalījās vairākās tādās nozīmīgās militārajās operācijās, ja? Kā piemēram Vācu armijas īstenotā jau šīta Dņepras upes šķēršošana. Ja? Tad Valoņi te karoja Ukrainā. Ja? Un de Grelle viņš ļoti drīz tika paaugstināts arī pa virsseržantu un saņēma savu pirmo militāro apbalvojumu. Otrā šķiras dzelzs krusta. Šeit ir interesanti ir ko atzīmēt. Tad es jau teicu, ja, to, ka viņš pats te rāvās uz fronti, bet vācieši te viņam piedāvāja ātri kļūt par virsnieku. Kāda jāiziet ļoti īsa mācība, bet viņš norādīja uz to, ka man jāsāk ir no vienkāršā šī zaldāta, principā. Ja? Tā. Un tad nākošā gada vasarā tā leģions Valonija ņēma līdzdalību arī vairākās arī Wehrmachta veiksmīgajās jau operācijās, jau, kas bija Padomju Savienības jau dienvidos. Ja? Un principā jāsaka ir tā, ka Valoņi karoja ļoti labi un arī jau de Grelle autoritāte bija milzīga, ja? Bet tomēr Valoņi cieta diezgan lielu zaudējumus un tāpēc 43. gada janvāra beigās, kad tika pieņemts te lēmums par to, ka leģions ir jānosūta uz, teiksim, aizmuguri priekš sastāv šīs papildināšanas un arī tad atpūtas. Ja? Tā. Un tad šeit ir leģiona Valonija jau te karavīri austrumu frontē. Ja? Man īsti neizdevās noskaidrot, no kura laika perioda ir šī bilde, ja? Bet visticamāk tas varētu būt 42. gada vasarā. Pēc kā es to spriedu, pēc tā, kad redzams, kad apkārt ir ļoti saulains un karsts laiks. Ja? Un kā mēs redzam, ja, ka viņiem ir šīs Valonijas karodziņa nozīmītas, ja, uz uniformām. Un ķivers te viņam ir Wehrmachta, ja? Tālūk. Tā, un te, kur ir pats ir Leons de Grelle kreisajā jau pusē, jau cīņās austrumi jau te frontē, ja? Viņš karoja un viņš te karoja daudz. Bijis arī ir ievainots, ja? Tā.
Tātad šeit arī viņš ir austrumu te frontē, jā, tad 42. jau te gadā. Tātad, un mēs palikām pie tā, ka 43. gada jau te janvāra beigās, ka šo te leģionu Valonija nosūtīja uz aizmuguri priekš atpūtas un šīs te papildināšanas. Un tālāk ļoti daudz kas mainījās. Ļoti daudz kas mainījās, un tagad parunāsim par to, kāds tad bija Leona de Grelas dienests ieroču jau SS, jeb šajos te Waffen-SS spēkos. Ja? Tā. 43. gada 1. jūnijā tad šīs te valoņa militārais tas te formējums, viņš tika pārcelts no Wehrmachta uz šo te ieroču jau SS te kāra spēku, ja? Un tad oficiāli tika nosaukts par šo te SS triecienu brigādi Valonija. Ja? Un pats Leons de Grelle, viņš tika paaugstināts par šo te virsleitnantu, ja? Un viņš kļuva par valoņu triecienu brigādes šī te komandiera vietnieku. Ja? Un tad 43. gada tātad oktobrī no brigādes saņēma savu kārtu, tas numur 5. Un tagad tās oficiālais nosaukums bija tātad šī te 5. tad SS triecienu brigāda, šī te Valonija. Tā, kur ir triecienu brigāds jau šīs te komandieris, un tas ir Luciens I. Liperts, un kur ir Leons I. de Grelle, kas darbojās kā viņa vietnieks. Ja? Tā. Un tad šeit ir Valoņu SS triecienu brigāds viens no, teiksim, plakātiem, jā, kas aicina iesaistīties cīņās austrumu te frontē. Jā, austrumu frontē, jā, nu, tas ir viens plakāts. Nu, un tad šeit tāds vēl viens arī plakātu piemērs, jā, kas aicina Valoņus stāties jau šajā SS brigādē. Jā. Un es gribētu arī pasvītrot, arī, ka šī te Valoņu triecienu brigāde, jā, tad arī viņas sastāvēja tikai no brīvprātīgajiem. Jā, ka tikai no brīvprātīgajiem. Tā. Un tad tagad paskatīsimies, tad kādās kampaņās tad šī Valoņu triecienu brigāde piedalījās. Ja? Tad 43. gada novembrī, kad viņi tika nosūtīti uz šo Dņepropetrovsku, tas ir Ukrainā, un tad iekļaut 5. ieroču SS divīzija Vikings. Ja? Tad atcerieties, ja, ka manu iepriekšējo lekciju par Igauņu leģionu, ja, mēs bijām runājuši par 5. ieroču SS divīzija Vikings. Ja? Un mēs noskaidrojam to, ka tur bija gan skandināvi, gan arī Igauņi, ja? Un līdz ar to arī šie Valoņi, ja? Un nīderlandieši. Tā. Un uz to brīdi, kad šī triecienu brigāda Valoņu bija divīzija Vikings, ka viņā bija pavisam 2000 brīvprātīgo, ja, kas bija pieteikušies. Tā, nu un tā Valoņu SS triecienu brigāda iesaistījās tas smagās kaujās, ja, un arī de Grelle tur piedalījās, ja, un viņš veiksmīgi veidoja savu karjeru, jau šajā militārajā ziņā, viņš kļuva par kapteini. Ja? Bet īpaši smags periods bija 44. gada janvārs un šīs februārs, kad šī triecienu brigāda Valonija jau kopā ar visu divīziju Vikings, ka viņi tika aplenkta Čerkasu ielenkumā. Ja? Un notika smagas cīņas un daudzi Valoņi krita jau šajā aplenkumā. Tad atcerieties, tad arī par Igauņu leģionu es biju stāstījis par šo Čerkasu ielenkumu, jo, teiksim, tā kā jo tā kā Igauņi dienēja, tad arī divīzijā Vikings, ja, tad līdz ar to arī viņi iekļauja šajā Čerkasu ielenkumā. Ja. Tā. Viens no kritušajiem bija arī Luciens I. Liperts, ja, kurš bija triecienu brigādes jau komandieris. Un tad, ko Leons de Grelle izdarīja? Viņš uzņēmās kritušā jau komandieru pienākums, ja, jo bija nepieciešams par katru cenu izslausties ārā no šī aplenkuma. Ja. Un jāuzsver, ka tad, kad vācu spēki sāk lausties ārā no šī aplenkuma, ja, jo bez divīzijas Vikings tur bija arī vēl vācu vienības, ja, tad Valoņiem izlaušanās operācijā jau tika uzticēta faktiski tā galvenā loma. Ja. Nu, viņi faktiski piesedz visas pārējās vienības jau, teiksim, izslaušanās brīdī. Un beigās izdevās jau Valoņiem izkļūt ārā no šī Čerkasu ielenkuma, ja, bet zaudējums tas prasīja milzīgus, ja, un mēs redzam, ja, kad te sastāvā bija jau vairs tikai mēs redzam jau, ka sastāvā bija jau vairs tikai 632 jau tie karavīri, ja, tā kā mēs redzam, ka lielākā daļa gāja bojā tad Ukrainā, ja. Un pats jau de Grelle bija ievainots, jā, bet viņš turpināja vadīt šo savu brigādi. Jā. Tā.
Re, kur ir divīzijas Vikings jau, jau šī simbolika, ja? Un re, kur ir šis pats te Čērkas ielenkums, ja? Tātad, kurā tad bija šīs vācu vienības, ieskaitot jau divīzija Vikings, ja? Tad kurā bija šie te valoņi, jau Igauņi, Skandināvi, ja? Tātad, un tā tālāk, ja? Un tad tādā veidā viņi no šī aplankuma izlauzās pie vācu spēkiem, kas viņus gaidīja tātad otra pus upes, ja? Tā. Jāsaka ir tā, ka tad, kad de Grelle izlauzās, tad viņam iesniedza šo te ziņu par to, ka Hitlers viņu gaida pie sevis. Ja? Un bija tā, ka de Grelle ieradās, un bija tā, ka Hitlers viņu apbalvoja ar bruņinieku krusta, ja? Kas bija augstākais, kas bija augstākais šīs apbalvojums, ko piešķīra par drosmi kaujās, un tas notika 44. gada 20. februāra datuma. Un tas šeit esot bijis tā, ka Hitlers esot pateicis tādu ļoti slavenu frāzi, ka, ja, teiksim, man būtu bijis dēls, es gribētu, ka lai viņš būtu tāds kā jūs. Lūk, to teica šim te beļģu ānu valonim, ja, kas izcēlās ar savu līderību. Ja, un, protams, ka de Grelle viņš bija sajūsmināts par to, ka Hitlers te viņam veltīja šādus te vārdus. Ja. Un re, kur viņš jau ir, ja, bruņinieku krusta jau tātad apbalvots, ja, un apšaubām, ka tas bija tāds viņa otrais jau triumfs, ja, ko viņš bija izcīnījis. Ja. Tas pirmais triumfs bija jau tād, kad viņa partija ieguva tik lielu jau balsu skaitu jau tās parlamentu vēlēšanās. Ja? Šitas bija viņa otrais jau te triumfs. Tā. Un pēc tam viņam bija tāds ilgs atpūtas jau te periods. Ja? Šeit viņš saka runu ieroči jau te SS spēku te karavīru sapulcē, un tas ir Parīze 44. gada marts. Ja? Tā. Un tad īpaši svinīgs notikums te viņam bija tas, kad viņa trieciena brigāda jau te atgriezās jau atpakaļ jau te šajā te Beļģijā, un tas bija 44. gada otrais, teiksim, šīs te aprīlis, ja? Un tad, kad viņa trieciena brigāda atgriezās jau Beļģijā, tad pūļi sagaidīja šo viņa brigādu, un viņš bija kulta personība, ja? Viņš bija kulta personība, ka viņu sveica, ja? Un viņš atradās savās slavas visaugstākajā jau līmenī. Bet zināt, kā interesanti ir, ka sajūsma ir tāda visai trausla un ātri mainīga lieta. Jo paies viens gads, un kad ASV spēki ieies iekšā Beļģijā, tad iedzīvotāji tieši tāpat arī sagaidīs arī ASV spēkus. Ja? Lūk, tā. Un te viņš ir šīs te pārādes laikā, ja? Tā. Un pēc tam viņam bija tāds ilgs atpūtas laiks. Ja? Un tagad es gribētu drusciņ pastāstīt par viņa ģimeni, ja? Ka viņam bija ļoti jau kupla ģimene, ja? Un te viņš ir kopā ar savām meitām jau atpūtas laikā Briselē tas ir 44. gada jūlijas. Ja? Tā kā pie tā, ka viņš bija gan politiķis, gan arī militārists, viņš bija arī lielas jau ģimenes cilvēks. Tā. Un te viņš, pēc tam viņš aizbrauc uz Vāciju, ja, un te viņš tieks ar Berlīnas šiem te strādniekiem, ja, 44. gada 7. jūlijā, ja, un kā mēs varam redzēt pēc bildēm, kāda milzīga ap viņu ir sajūsma, ja. Bet visai drīz bija skaidrs tas, ka atkal būs jāatgriežās te frontē, ja, un šoreiz jau Leons de Grelle un viņa valoņi dosies uz Igauniju te karot. Un tagad mēs pietuvojamies jau tādam viņa dzīves posmam, ja, kas ir sevišķi interesants mūsu jau te kontekstā, ja, ka ņemot vērā to, kad ir runa par Baltiju. Šajā gadījumā par, teiksim, tad Igauniju. Laika posmā no 44. gada jūlija līdz pat septembrim. Ja. Tā, un tad šīs te viņa cīņas mēs papētīsim arī tā nedaudz tā sīkāk. Ja. Bet tagad, ja mēs runājam vispār par Leona de Grelle šīm kampaņām jau austrumu frontē. Pēc kara viņš uzrakstīja grāmatu, ja, par savām cīņām austrumu frontē. Ja. Un tad mēs izlasīsim jau dažus te fragmentus no šīs grāmatas, ko viņš raksta par šīm cīņām jau tātad Igaunijā. Ja. Tā, un kas tad notika? Ja? Tātad 44. gada jūlijā no 5. trieciena brigādes Valonija, ja? Jau tika izņemts jau šīs te pirmais bataljons un prettanku vienība, un no tā tad izveidoja kaujas grupu. Un šo kaujas grupu uzticēja vadīt, protams, ka Leonam de Grelle. Ja? Uz to brīdi viņš bija paaugstināts jau par majoru. Ja? Un pēc neilga laika šo te valoņu, tātad jau SS šo te kaujas grupu, viņā pavisam bija 440 jau
jau to zaudētu, ka viņi tika nosūtīti uz austrumu fronti armiju grupas ziemeļa sastāvā. Ja? Un tad 44. gada 25. jūlijā tātad šī SS kaujas grupa Valonija, viņi ieradās Igaunijā, stacijā jau Johvi, 45 kilometru attālumā no, teiksim, Narvas. Ja? Un sākumā šī valoņu grupa nodarbojas ar to, kad vienkārši jau viņi apsargāja Somu jūras līča jau piekrasti, kas atradās rietumos no šīs Tannenbergas aizsardzības jau līnijas. Tad atcerieties, bija jums stāstījis par Tannenbergas aizsardzības līniju, kad bija lekcija par Igauņu lēģionu. Ja? Tā. Un šeit jūs varat iepazīties, lūk, fragments teiksim, Leona de Greles atmiņām par to, tad kādu iespaidu te viņam atstāja Baltija. Atmiņās par karu Leons de Grelle tā apraksta savus iespaidus par Baltiju. Katrā Baltijas vecpilsētā iezīmējās pagātnes pēdas. Tajā atradās majestātiska pils, no kuras gadsimtiem ilgi plūda ģermāņu civilizācijas un kārtības stari. Pilsētās bija baltas katedrāles ar ziliem zvanu torņiem, tirdzniecības nami no laba smilšakmens, ar mīlestību dekorētas skulptūras, skaistas un majestātiskas, kā viņu māsas Lībekā vai Brēmenē, viduslaiku bagātības un mākslas ziedi. Tā, nu tad kā mēs te varam arī redzēt, kad iespaidi par Baltiju no viņiem bija ļoti tādi kā pozitīvi. Ja? Tā, bet drīz vien šai valoņu grupai dienests aizmugurē beidzās, un viņi tika nosūtīti uz Igaunijas jau dienvidiem pie Tartu pilsētas. Ja? Un tad 44. gada 10. augustā tātad valoņu grupa jau tika iekļauta jau 4. SS brigādes Nīderlanda sastāvā. Ja? Tā, nu tajā laikā Igaunijā bija smaga ļoti tā situācija, jau pēc cik sarkanā armija bija attīstījusi ļoti spēcīgus uzbrukums jau Igaunijas dienvidos, ja? Un līdz ar to bija skaidrs, ka vācu spēki viņi visai drīz šo te Igauniju atstās. Ja? Tā, un tagad Leona de Greles kaujas grupas uzdevums bija tāds, ka bija jāuzlabo kaujas situācija. Ja? Ka bija jārada pretiniekam tāda problemātiska situācija, jeb, teiksim, apstākļi. Un, lai to izdarītu, kā valoņiem, ka tika uzticēts uzdevums, jau ieņemt ciematu. Tā. Tātad šīs ciemats saucās par tātad šī ciemata nosaukums bija tātad šīs te Patskas ciemats, ja? Viņš atradās blakus pie šīs te Tartu pilsētas, ja? Un tad 19. augustā valoņi uzsāka uzbrukumu šīm te ciematām, ja? Un lūk, kā Leons to visu jau te raksturo jau savās tātad jau atmiņās pēc kara. 1944. gada 19. augustā sarkanā armija kārtējo reizi īstenoja uzbrukumu. Savukārt valoņu karavīriem bija jāīsteno trieciens un jāieņem Patskas ciemats, blakus pie Tartu pilsētas. Leons de Grelle kauju par Patskas ciematu apraksta šādi. Es virzījos uz priekšu kopā ar tankiem, mūsējiem metās uzbrukumā. Līdz ar tanku skaņām ienaidnieku pārņēma satricinājums. Karavīri skrēja uz ierakumiem pie ieročiem. Visas blakus esošās mājas uzgāja gaisā viena pēc otras. Dzelzs lavīna gāzās pār mūsu tankiem, plosījās padomju ložmetēji. Viens tanks, ko skāra tieši trāpījums, turpināja kustību. Izmisīgi tika aizstāvēts dzirnavs. 2 mūsu virsnieki nokļuva pie viņām, taču abi nokrita pie pašas ieejas ēkā. Viens gāja bojā uzreiz, otrs tika smagi ievainots. Taču citi karavīri metās pāri viņu ķermeņiem. Dzirnavs bija mūsu. 50 minūšu laikā mūsu trieciens iespiedās 5 kilometru dziļumā. Patskas ciemats tika ieņemts un padomju artilērija iznīcināta. Jā, nu tā bija tāda viena
tāda kaujas epizode, ja, un paši redzēja to, cik smagas un intensīvas bija šīs kaujas jau Igaunijā. Ja. Tā, pēc tam, kad viņi bija ieņemuši jau šo te ciematu, tad viņiem tika uzticēts nākošais uzdevums. Ja. Jau tas bija jāaizsargā ļoti tāds strateģiski tāds nozīmīgs, tad ka viņiem bija jāaizsargā tāda strateģiski nozīmīga vieta, kas saucās igauniski Kambī. Ja? Un principā šī vieta jau tika uzskatīta par šīs te Tartu pilsētas atslēgu. Ja? Tad, ja šī vieta kritīs, ja, tad līdz ar to arī kritīs arī šī Tartu pilsēta. Ja? Un tad laika posmā jau no 21. līdz 24. augustam, tad valoņi jau aizsargāja šo apgabalu. Un lūk, kā Leons to visu jau raksturo jau savā grāmatā. Pēc tam laika posmā no 1944. gada 21. līdz 24. augustam valoņu brīvprātīgie aizsargāja strateģiski nozīmīgo Kambī apgabalu, Tartu pilsētas atslēgu. Leons de Grelle šīs aizsardzības kaujas atceras sekojoši. Mēs piedzīvojām milzīgu Krievu karaspēka uzbrukumu. Padomju tanki baidījās no mūsu prettanku lielgabaliem. Mēs šāvām precīzi, un krustojums tika noturēts. 21. augustā pretinieks nepavirzījās uz priekšu. 22. augustā tas pats. Viņam bija pat jāatstāj ciemats, kuru apšaudīja mūsu mīnmetēji un vācu artilērija, kas atradās manā pakļautībā. Tā, un šeit jūs varat arī redzēt, jau, ka Leons de Grelle jau pirmais no šīs labās, ja, kur viņš ir kopā ar saviem valoņiem jau Igaunijā 44. gada augustā. Ja. Tā, bet bija skaidrs tas, ka Igaunija ir jāatstāj, ja, un līdz ar to arī valoņiem arī nācās arī tātad atkāpties. Ja. Bet mēs zinām to, ka arī Igaunijā jau līdzīgi, jau tāpat kā Latvijā, bija milzīgas jau bēgļu plūsmas, kas bēg no padomju varas. Ja. Un tā lūk, kā Leons de Grelle jau te raksturo šīs bēgļu plūsmas. Ja. Liecības visai skarbas un šausmīgas. Ja. Tad tagad iepazīstaties. Laika periodā no 1944. gada augusta līdz septembrim Igauniju atstāja milzīgas bēgļu plūsmas. Leons de Grelle raksta: Aiz mums bija sirdi plosošs skats. Visa Igaunija panikā bēga no krieviem, kur vien acis rāda. Mājās nepalika neviens. Šie cilvēki zināja, kas ir padomju vara, kura atstāja aiz sevi šausmas. Un bēga ne tikai pilsētnieki, bet arī 10 000 strādnieku un zemnieku. Sievietes pavados veda cūkas un aitas. Kur viņi ies vai kur viņi nomirs? Līdz pašai valsts robežai pa ceļiem virzījās tie paši bēgļu pūļi, un tās pašas padomju lidmašīnas viņus sašāva. Tomēr beigās valoņiem, tāpat kā visiem vācu spēkiem Igaunijā, nācās atkāpties, un līdz 1944. gada septembra beigām valoņu SS kaujas grupa evakuēta uz Vāciju un pievienot pārējai brigādei. Jā, tad redzam, ja, cik skarbas ir šīs atmiņas, ja, un kā Leons de Grelle arī rakstīja, ka padomu lidmašīnas vienkārši šāva uz bēgļu kolonām. Ja, uz bēgļu kolonām. Ja. Tas, protams, ir šokējoši, ja, bet skatoties to, kas pašlaik tad Ukrainā notiek, ja, tas tad nekādu izbrīnu neizraisa no Kremļa jau puses. Ja. Gan kā tas bija toreiz, gan arī kā tas arī ir tagad uz šo brīdi. Ja. Tā. Un beigās tā valoņiem nācās arī atkāpties, ja, un tad 44. gada septembra beigās viņi bija evakuējušies uz Vāciju. Un tagad mēs pietuvojušies esam noslēdzošajam posmam, ja runājam par otro to pasaules karu. Ja? Tātad te Leona de Grelle šīs noslēdzošās cīņas. Laika posmā no 45. gada janvāra līdz pat mājām. Ja? Pēc tam, kad viņš atstāja jau Igauniju, ja, ka viņam bija atkal kārtējā tikšanās ar Adolfu Hitleru, ja? Tad kā jūs šajā bildē varat arī tā tad redzēt. Ja? Tas ir 44. gada jau tas septembra otrā jau puse. Ja? Un pēc tam viņš nodarbojas ar to, kad
centās uzturēt spēkos to kaujas garu, bet tas bija visai grūti, jo viss bija skaidrs, ka Vācija, jo bija skaidrs jau tas, ka Vācija šo karu ir zaudējusi. Ja? Un pēc kāda laicina notika tas, ka valoņu šī trieciena brigāda valoņi, ka viņi tika pārveidot arī par pilnvērtīgu ieročjāvu, ka viņi tika pārveidot par pilnvērtīgu ieročjāvu SS šo te divīziju. Ja? Un par komandieri iecēla tātad ID Greli. Ja? Tas bija viņa tāds augstākais jau sasniegums jau tā kara laikā, kad viņš komandēja valoņu šo te divīziju. Ja? Tā, labi, tagad viņa pēdējās kauju gaitas. Ja? Viņa pēdējās kauju gaitas. Ja? Tātad kopš 45. gada janvāra tā Valonija, kas bija pārtapusi jau par ieroču šo te divīziju, viņa izcīnīja smagas kaujas jau Pomerānijā. Ja? Un tad 45. gada marta beigās tātad ID Grele, kurš jau bija kļuvis par šo pulkvedi, tad viņš bija spiests jau atkal lausties ārā no tad ielankuma. Ja? Tā kā smagas kaujas valoņi izcīnīja jau Pomerānijā. Ja? Bet pilnībā viss bija skaidrs, ka situācija ir katastrofāla, un ka tūlītās Vācija to karu zaudēs. Ja? Un kas tad notika pašās jau kara beigās, kad 45. gada aprīļa beigās, ka valoņu vienības, ka viņas tika pārsviestas uz rietumu fronti, un tur viņas arī nokļuva rietumu gūstā. Bet turpretim, kas notika ar pašu tātad ar pašu šo tātad ID Greli, ja? Viņš 45. gada māja sākumā viņš pārcelās uz Norvēģiju, ja? Jo viņš saprata, ka situācija ir ka principā ar visu ir cauri. Ja? Viņš pārcēlās uz Norvēģiju, un tad no šīs Norvēģijas viņš iesēdās vācu lidmašīnā un bēga uz Spāniju. Ja? Viņa lidojums iznāca veiksmīgs, viņš nokļuva līdz Spānijai. Bet, teiksim, jau tajā brīdī, kad notika tā piesamēšanās, tad iznāca kļūme un lidmašīna nokrita, bet teiksim, viņš pats jau palika dzīvs. Ja? Viņš pats jau palika dzīvs, un viņš nokļuva Spānijā. Ja? Un tad vēlāk viņam izdosies izmantot viltotus dokumentus, ka viņam izdevās arī nogādāt visu ģimeni uz Spāniju. Un viņa ģimene bija sieva, dēls un 4 meitas. Ja? Un tā arī līdz pat nāvei viņš arī vairs neieraudzīs jau savu dzimteni. Ja? Tā, un tad šeit ir šī lidmašīna, ja? Ar kuru tad viņš nokļuva līdz Spānijai, bet, kā es jau teicu, ka tajā brīdī, kad tā lidmašīna sēdās, teiksim, notika kaut kādas šīs problēmas, tā ir tehniskās, un tā lidmašīna lūk šādi te nokrita. Ja? Tā, un tagad es ātri jums izklāstīšu to viņa dzīves noslēdzošo posmu, ja? Un runa iet par viņa biogrāfiju pēc otrā pasaules kara, tad no 45. līdz pat 94. gadam. Ja? Ar ko tad viņš nodarbojas pēc otrā pasaules kara? Ja? Tā. Viņš pēc otrā pasaules kara viņš visu mūžu nodzīvoja Spānijā. Ja? Viņš visu mūžu nodzīvoja Spānijā. Ja? Viņš bija ļoti veiksmīgs uzņēmējs, jau viņš atvērs savu uzņēmumu, kas nodarbojās ar celtniecības lietām. Ja? Tad, līdz ar to viņš bija ļoti bagāts cilvēks, ja? Un viņam nebija par ko sūdzēties. Tas ir tādā ziņā, ka tur kaut kā naudas tur pietrūkt, ja? Un tā tālāk. Ja? Tā kā viņš dzīvoja visai bagātu cilvēku dzīvi. Ja? Viņš pēc kara ļoti daudz rakstīja. Ja? Tiesa gan bija arī te problēmas te viņam, jo tāpēc, ka Beļģijas te vāras iestādes te pielika milzīgas pūles, lai Spānija viņu izdotu. Ja? Lai Spānija te viņu izdotu, ja? Bet Spānijā te tolaik te valdīja šīs diktators Franko. Un Franko tad atteicās izdot Leonu. Ja? Jo mēs atceramies, ka Franko bija diezgan tāds kā draudzīgas attiecības ar Vāciju. Ja? Tātad otrā pasaules kara laikā. Ja? Bet Spānija, bet drīz bija skaidrs, ka tas spiediens ir baigi liels, un tad viņam palūdza uz kādu brīdi aizbraukt uz Argentīnu. Ja? Viņš pārcelās uz Argentīnu, viņš tur pabija tur kādu laiku, un pēc tam atgriezās Spānijā atpakaļ, un tur tad arī nodzīvoja visu savu atlikušo mūžu. Ja? Tātad te, kur ir Leons ID Grele, jau teiksim, pa kreisi, te viņš ir ar franču aktieri, tātad, te viņš ir kopā ar franču aktieri, tā Lēnu Delonu, te filmas, te Zorro uzņemšanas laikā. Ja? Tas ir Spānija jau 70. gadi. Ja?
Pēc kara viņš ļoti daudz rakstīja, ja? Un šeit es varbūt gribētu jūs iepazīstināt ar dažām viņa grāmatām, ja? Un viņa grāmatas iztulkots ir daudzās jau valodās. Ja? Piemēram, šī ir tāda viņa maza grāmata, kur viņš sniedz tādu vispārīgu izklāstu, gan, teiksim, par savu reksistu partiju, gan arī par savām tajām kauju gaitām un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Bet tāda pati būtiskākā tā viņa grāmata ir viņa atmiņas par viņa karošanu Otrā pasaules kara laikā. Ja? Viņas iztulkots ir gan angliski, gan arī šeit ir eksemplārs arī jau krieviski. Ja? Tad tā kā, jā, viņš raksta ļoti aizraujoši, ja? Un arī tātad interesanti. Un tad šeit ir vēl viena grāmata, šeit viņš pievēršās tādiem jau kā filozofiskiem jautājumiem, ja? Tātad šeit ir grāmata, kur viņš tā kā tīri no tāda kā filozofiskā viedokļa vērtē to, ko nozīmē būt karā. Ko nozīmē būt karā? Un tagad, ja mēs runājam par vēsturnieku pētījumiem, par šīm te valoņu cīņām, tad es šeit jums ļoti varbūt ieteiktu, ja kāds grib vairāk uzzināt, ja, šīs ir poļu autori jau šī Tomaša I. Barovska pētījums par, teiksim, par šīm te valoņu cīņām Otrā pasaules kara beigās. Ja? Tātad Otrā pasaules kara beigās. Un tagad, protams, pats pēdējais jautājums ir par to, pirms es noslēdzu to lekciju par to, kā tad viņu īsti vērtēt šo cilvēku. Ļoti slidena biogrāfija, bet tā pašā laikā biogrāfija ir pilna ar notikumiem un pilna ar faktiem. Un apšaubām, ka par šo cilvēku var, es domāju, uzņemt, ka ne tas, ka filmu, veselu te seriālu, ja? Tad ņemot vērā tur, kur viņš ir bijis, un kādās kaujas ugunīs viņš ir pabijis. Ja? Ļoti daudz strīd notiek par viņa darbību Beļģijā, ja, strīdās arī par to, vai, teiksim, viņš ir bijis nodevējs vai viņš nav bijis nodevējs. Ja. Es pateikšu savu personisko viedokli. Ja. Es viņu neuzskatu par nodevēju, un es pateikšu jau kāpēc. Nodevējs, ka tas ir tas, kurš meklē sev maksimāli sev siltu un labu vietu pēc tam, ka viņš šo nodevību ir izdarījis. Ja. Tad viņš mēģina baudīt tās savas nodevības augļus. Ja. Ar Leonu bija pilnīgi savādāk. Viņš nekādu ērtību sev nemeklē. Viņš gāja kauju ugunīs. Ja? Līdz ar to tā īsti nav nodevējuma raksturīga rīcība. Ja? Bet kā tad raksturot šo viņa rīcību, kā tas, ka viņš izlēma sadarboties ar Vācu okupācijas režīmu? Ziniet, vispār, ja runā par sadarbošanos ar okupācijas režīmu, ja? Tad es gribētu pateikt, ka sadarboties vai arī tātad, ka sadarboties vai arī vērsties pret var vairākos veidos. Viens veids ir tas, ka tu atklāti bruņot pretojies. Ja? Cits veids ir tas, ka tu esi tas, ka tu neko nedari un vienkārši dzīvo to savu dzīvi tālāk. Ja? Bet ir vēl trešais veids, ka tu sadarbojies ar okupācijas režīmu, lai gūtu izdevīgu situāciju jau savai valstī un savai zemē. Ja? Tad lūk, Leons I. de Grelle izvēlē šo trešo variantu. Tad izmantot okupācijas jau varas režīmu, lai Beļģija tātad būtu maksimāli izdevīgā stāvoklī. Ja? Jo viņš faktiski gribēja izdarīt tā, lai Beļģijai ir tāds labs status jau pēc kara Vācu Eiropā. Ja? Rodas jautājums, vai tā var darīt, ja? Un vai tas nes kaut kādus rezultātus. Es pateikšu piemēru, un tas apstiprinās to, ka var. Piemēram, Lietuva pēc Otrā pasaules kara. Kā mēs visi zinām, lietuvieši ļoti aktīvi gāja uz sadarbību ar padomju okupāciju. Viņi stājās komunistos, komjauniešos un tā tālāk. Un rezultātā, kas notika, ka tā kā lietuvieši rādīja lietuvieši jau rādīja to, cik viņi ir lojāli šai varai jaunajai, tad uz Lietuvu nekāda migrācija no Krievijas nebija. Un lietuvieši pēc neatkarības atjaunošanas bija, ka viņi bija absolūtā vairākumā. Tā ir, ja? Lūk, lielisks piemērs tam, kā tu vari sadarboties ar okupācijas varu un tā pašā laikā radīt situāciju, kā teiksim, tavai tautai, tas ir izdevīgi. Lūk, tā Leons gribēja kaut ko līdzīgu. Viņš stipri atgādināja lietuviešus pēc Otrā pasaules kara ar visu savu darbību. Ja? Ar mums bija savādāk. Mēs ieņemām nostāju, teiksim, tas bija tā ideoloģiski labi un tā kā pareizi. Ja? Mēs maz sadarbojamies ar padomju okupāciju, bet tā pašā laikā īsti jau tālredzīgi tas nebija. Kā tālredzīgi tas nebija, jo tomēr atcerieties uz 80. uz 80. gadu beigām mēs bijām gandrīzai zem 50%. Ja? Lietuvieši izvēlējās lūk citu jau ceļu. Ja? Par šo cilvēku, kā es jau teicu, var ļoti daudz runāt, ja? Bet es gribētu šo lekciju noslēgt ar vārdiem
ko pateica viens no valoņu veterāniem pēc kara, kad viņš sniedz interviju tad jābūt amerikāņiem, kas taisīja dokumentālo to filmu par Otro pasaules karu. Un šis valoņu veterāns, viņš pa Leonu izteicās tā, ka jūs varat viņu ienīst, jūs varat viņu mīlēt, bet atrodiet kaut vai vienu to politisku līderi, kas mestu projām visu un ietu un karotu. Lūk, ar šiem vārdiem es gribētu arī šo lekciju noslēgt. Lielas paldies par uzmanību! Tātad par to, kāds ir Leons, kā to, lai vērtēja jau katrs no jums atsevišķi. Viss.